Un viena no svarīgākām lietām, kas ir ziemas periodā, un ne tikai ziemas periodā, arī vasarā, tas ir, protams, vai mums ir darbs, un tieši tāpēc studijā Baija Paševica, Nodarbinātības valsts aģentūras direktora. Labrīt! Labrīt! Kā tad ir ar mums ar to darbu? Pēdējās reizes, kad mēs ar jums tikāmies, tad bija tā diezgan bēdīgi tie skaitļi, un tas bezdarba līmenis pietiekoši augsts, vai šobrīd bezdarba līmenis joprojām ir, satraucošā izmērā, vai tomēr kaut kas jau ir uzlabojies, un tā situācija ir nedaudz labāka? Ja mēs, protams, vērojam kaut vai laika periodu šajā gadā no marta mēneša līdz šim, tad bezdarbnieku skaits ir kopumā samazinājies par 30 000 šajā periodā, un, protams, tas tomēr liecina par stabilitāti zināmu un par tendencēm samazināšanās virzienā. Tā nav situācija, ka vienkārši izbrauc ārā? Nē, es domāju, ka tā nav situācija, kad vienkārši izbrauc ārā. Protams, kāds arī izbrauc ārā, bet, ja mēs arī vērojam tos datus, ko mums sniedz valsts ieņēmuma dienas, tad mēs tomēr redzam, ka ir pieaudzis to cilvēku reģistrēto bezdarbnieku skaits, kas ir iekārtojušies patstāvīgā darbā. Un tas ir viens no aspektiem, kādēļ šis te bezdarba līmenis samazinās. Otrs aspekts ir tas, ka darba devēji ir, teiksim, tās savas optimizācijas, organizācijas, kaut kādu pārorganizāciju, teiksim, darba vietu samazināšanās virzienā veikuši pagājušajā gadā. Un šajā gadā mēs tiešām varam vērot zināmu stabilitāti tajā virzienā, ka darba devēji vairs nesamazina darba vietas tādā skaitā, kā tas bija pagājušajā gadā. Līdz ar to cilvēki nepaliek bez darba. Vairāk jau nevar. Tas nozīmē, ka te nebūs vairs kas strādā. Labi, pagājušā nedēļā notika diskusija krīze, samelstais un faktiskais. Eksperti, kur vidū bijāt arī jūs, norāda, ka pieņemot drosmīgus lēmumus un nestandarta situācijās var rast risinājumu, bet vai mēs rodam un vai cilvēki ir uzņēmīgi, lai to veiktu? Es domāju, ka šeit ir, kā kopumā mums arī sabiedrībā, ir cilvēki, kam krīze varbūt ir izaicinājums, kas rada varbūt arī pamudinājumu kaut ko pašam paveikt, varbūt realizēt kādu ideju, par ko nav cilvēks uzdrošinājies pat domāt iepriekšējos gadus. Un tāds varbūt grūdienis ir tas, kas palīdz cilvēkam, teiksim, kaut ko citu darīt, kaut ko citu pārvērtēt savā dzīvē. Tāpat laikā, protams, ir arī cilvēki, kas varbūt tieši otrādi krīzes laikā iekrīt, teiksim, depresijā, kaut kādās atkarības vielās un citās problēmās, līdz ar to ievelkot varbūt arī savu ģimeni, savus bērnus. Tā kā šeit, protams, nav tikai vienādi vai tikai otrādi. Šeit tomēr tā situācija ir ļoti, ļoti dažāda. Ir skaidri zināms tas, ka ne jau visi ir tie darba devēji. Lielākā daļa tomēr ir darba ņēmēji, tātad mazāk aktīvi, kur iesaistās. Vai šobrīd darba ņēmējiem, tie, kuri mazāk aktīvi, ir kādas arī programmas, kurās viņi var iesaistīties, vai arī ir arī, teiksim, tās darba vietas, tā nostabilizējušās, ka var tagad šobrīd jau atrast kādu darbu? Protams, atrast darbu var, teiksim, jebkurā laikā. Mēs redzējām arī pavisam grūtos apstākļos, kad mums bija valstī varbūt 1300 brīvas darba vietas. Arī tad cilvēki atrada darbu, bet tās nebija jaunas darba vietas. Tās bija tās darba vietas, kur varbūt kāds cits ir aizgājis, kāds cits speciālists ir vajadzīgs, varbūt kaut kādā citā jomā. Līdz ar to, protams, tā galvenā lieta, lai mums uzlabotos situācija būtiski nodarbinātības jomā, ir nepieciešamība, lai veidotos jaunas darba vietas. Bet tās pašas no sevis neveidosies. Protams, viņas veidosies tikai tad, kad uzņēmējiem, teiksim, būs jāpaplašina kaut kāda savu uzņēmēju darbība. Viņi varēs sniegt vairāk pakalpojumus, līdz ar to viņiem būs vajadzīgi vairāk darbinieku.